bet šodien es sapratu uzdevumu, ka ir jāpastāsta par karjeras iespējām, vai ne? Un es, atšķirībā no jurista perfektās akadēmiskās prezentācijas, šodien man nekādu bilžu nav. Uzlika manu alma mater, tā saucamo Rīgas Stradiņa universitāti. Šobrīd šī iestāde saucās, kur es esmu pabeidzis savā laikā. Bet es mēģināšu iztikt ar parunāšanos un par stāstu par sevi. Vai ne? Mums visvieglāk, kad ir, ko ir stāstīt par sevi. Tad nekas nav jāzina. Tikai tas par sevi kādēļ man šķiet šodien piemērots, tāpēc, ka jūs esat tajā situācijā, ka jums ir vēl iespēja un ir arī nepieciešams to darīt. Tas ir izvēlēties, kur jūs iesiet savu dzīves ceļu. Un, manuprāt, būtiskākais, domājot par darbu, ir tas, lai jūsu darbs sagādā jums prieku. Tas ir ļoti labi, ja cilvēks, ja ir izpratne, ka jābūt ir darbam, darbs ir tas, kas dod mums līdzekļus, lai pēc tam ar to naudu sapelnīto mēs varētu dzīvot. Manuprāt, ja jūs savā darbā dzīvojat, tad tas ir īstenais piepildījums. Ja, vislabākais darbs ir tajā brīdī, ja tas ir vienlaicīgi ar jūsu hobijs. Ja tas jums sagādā prieku, jūs bez tā nevarat iztikt, tad jūs nepamanāt tās darba stundas un jūs neskaitat, ka mums 8 stundas un tikko ir zvans, tā jāskrien prom un jāizmest darba stundas kā murgs. Nē, ārstam acīm redzot šāda pieeja vispār nedēļ nekad, jo ārstam nav 8 stundu darba laiks un bieži vien tas ir absolūti nenormāls darba laiks, bieži vien tas ir vairākas diennakstis pēc kārtas. Es tagad stāstīšu jums, kā ir, lai man nav jūs jāaicina visus tajā profesijā iesaistīties. Ja? Bet kā ir īstenībā? Un īstenība ir tāda, ka ja jūs izvēlaties šo profesiju, jūs ātri turīgi nekļūsiet pilnīgi noteikti. Jo patiesībā turīgi, īsti bagāti var tikt vispār tikai 3 gadījumos. Ja? Jūs droši zināt, kuros. Tas ir loterija. Es neaicinu azartspēlēs piedalīties, bet principā jūs bagāts kļūsiet, ja jūs vinnēsiet kaut ko loterijā, ja jūs saņemsiet ļoti labu mantojumu, ja kādam ir šādas cerības. Un trešais, ja jūs iesaistīsieties nepārāk legālās biznesa schēmās. Uz darīšanu ar juristu. Jā. Tieši tā. Tātad 3 veidi, kā jūs varat kļūt bagāti, ir tieši šādi, diemžēl. Un vispārējais prasa ilgstošu darbu. Un pamazām tas labums nāk, un tad vistrākākais ir tas, ka tu iedomājies, ka labi, ne tagad, bet kaut kā tu būsi turīgs. Un tad tu saproti, ka šajā vietā, šajā specialitātē vai šajā valstī tas ne tā kā ļoti ir iespējams. Ja mēs salīdzinām iespējas, kas ir Rietuma Eiropā un ASV, piemēram, tad tur pilnīgi droši visi zina, ka ārsti dzīvo zaļi patiesībā. Bet jāatcerās arī, ka tā turīgā dzīve nenozīmē, ka tas ir viegli. Tas ir ļoti smags darbs mācību laikā jau. Un arī pēc tam ir ļoti daudz dažādu risku, jo pacientu tiesība aizstāvība ārzemēs ir ļoti augstā līmenī. Un ja jūs kaut ko ne to nodarīsiet pacientam, tad tiesu darbi ir garantēti un jums būs ļoti dārgi jāmaksā par savām kļūdām. Tā kā visur ir šie mīnusi, bet kas ir plusi? Plusi man šobrīd ir tas, ka ja man kaut kas kaiš, es zinu, kam piezvanīt. Jo es pazīstu ārstus daudzus un es zinu, kuram ir vērts pajautāt, konkrēti jautājumu uzdot. Līdz ar to visi mani radi draugi, paziņas zina arī to, ka es to zinu, un tad zvana man, un man tas viss ir jāizstāsta un jānovirza pareizā virzienā. Tas ir tā kā patiesībā jau patīkami, jo tu palīdzi cilvēkiem. Jautājums, kas vēl? Man kā ārstam pilnīgi skaidrs, man pilnīgi nav skaidrs, kā var būt tā, ka cilvēks nesaprot, kas viņam kur atrodas. No kā cilvēks pats sastāv un kas viņam strādā tajā viņa organismā. Un ja cilvēks nezina, kur ir akna un kur ir liesa,
man tas šķiet, un ko tā dara, man tas šķiet jocīgi. Bet acīm redzot, bez tā visam var iztikt liela daļa. Ja jūs bez tā nevarat iztikt, un jūs esat zinātkāri, un jūs gribat tomēr saprast, gan kā jūs esat uzbūvēti, kā jūs strādājat, un kā jūs varat saglabāt savu veselību, lai nodoties jebkurām nodarbēm un jebkurai profesijai, tad jums būs jābūt zināšanas par veselību. Un, ja jūs gribat šādajā ziņā palīdzēt citiem, tas arī kaut kādā agri vai vēl, un jo ātrāk, jo labāk jums tā interese rodas par mediķa profesiju. Un tālāk es domāju, es biju izdomājis nevis metodiski tagad jums stāstīt par profesijām, kurām profesija ir ārsts, ja? vai ne tikai ārsts, šobrīd augstākā izglītība ir ne tikai ārstiem, bet arī ārstniecības personām citām, arī māsas, vai kādreiz sauca par medicīnas māsām, arī šiem darbiniekiem šobrīd ir augstākā izglītība ļoti populāra un nepieciešama. Plus ir citas ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas, kas arī iegūst šo ārstniecības izglītību. Tie ir piemēram fizioterapeiti. Tie nav tie, kas kaut kādus dzelžus pieslēdz fizikālās terapijas aparātus. Fizioterapeiti tie, kas ar kustību terapiju vairāk nodarbojas. Ergoterapeiti. Un citi speciālisti. Tātad ir ļoti plašs klāsts speciālistu, kas nodarbojas ar mūsu veselību. Ja jums tā interese rodas, jo ātrāk jūs pārliecinieties par to, ka tas ir jūsu lauciņš, jo labāk. Un tālāk tad ir lielīšanās un stāsts par sevi, jo man pirmā saskarsme ar medicīnu vai pirmā darba vieta bija Stradiņas slimnīcas operācijas zāle. Man bija 15 gadiņi, es biju pabeidzis 9. klasību. Un man šķiet, ka tas ir īstais brīdis, kad tiešām pievērsties šīm lietām. Es neesmu pārliecināts, ka šobrīd ir tik vienkārši tikt slimnīcā pastrādāt šādā vecumā, bet tiekties pēc tā vajag tiem, kam ir interesi par to. Jo tu redzi no iekšpuses, ja, tajā organizācijā, kas notiek, un es uzreiz nokļuvu operāciju blokā, operācijas zālē, un redzēju trakas lietas. Un atceros pirmo darba vietu, to darba dienu ļoti labi, jo man ir ieaicinājums. Protams, bija sanitārs. Ja? It kā tur jāmazgā grīdas, jātīra viss pēc operācijām. Tas ir tas pamatdarbs. Bet ne tikai tas, arī jāpalīdz operācijas laikā. Pirmajā darba dienā man lika turēt gangrenozu roku. Jūs zināt, kas ir gangrēna? Sapuvusi roka, ja? Tāda, kas jāgriež nost, jāamputē. Un, protams, pirms tās amputācijas to vajag apstrādāt ar spirtu, ar jodu, visu ko. Un tas skats, protams, ir par uguni. 3 reizes resnāka par parasto roku ar tādiem pūšļiem. Ja? Ir kāds, kas grib krist gar zemi. Ja kāds ģības, tad jūs zināt, kas ir jādara, ja? Starp citu, ne. Jā, var arī spirtu. Galvenais galvu nolikt domātas, lai ir asins pieplūdus galvas smadzenēm, tad jūs nenokristīsiet bezsamaņā. Tātad, šie skati ir viena veitene jau gatavojās. Skats ir briesmīgs, bet es nesapratu tā, es stāvu tur, un es nesapratu, kāpēc visa operācija zāle, tur abi ķirurgi, māsa, vēl kaut kas skatās uz mani. Un es domāju, ko es daru nepareizi. Izrādās, viņi skatījās, kurā brīdī es kritīšu. Ja? Tur garš tievs, tur bija divreiz tievāks nekā tagad. Un skaidrs, ka šādi zēni krīt. Un ja tu nekrīti, un ja tu to izturi, tad viss kārtībā. Un uzreiz bija pateikts, tu to vari. Pēdējā darba dienā man bija tieši tāds pats vingrinājums, bet jau ar kāju. Vienkārši jau smagāk, un tad tas stāsts bija to kāju amputēt, to pēc tam aiznest tur un tur, bet nemet konteineri atkritumu, jo savādāk ir bijuši gadījumi, ka suņi ar tādu kāju vazājas pa teritorijas. Tur ir šausmu lietas stāsts. Ziniet, es šodien nerādu arī bildes nekādas, jo tās bildes, ko es jums gribētu rādīt, ir aizliegts rādīt YouTube. Dēļ tā vardarbīgā
vardarbīgā satura. Manuprāt, ir jābūt tiešām ļoti mediķim, katram ir jābūt ļoti tuvu īstenībai, un ja jūs interesē tā īstenība, jums ir jāredz īstās bildes. Kāpēc es labprāt, es tagad lēkāju pa tematiem, ja, bet labprāt es publicētu šīs te bildes, lai parādītu, kā izskatās cilvēks pēc auto avārijas, kā izskatās cilvēks, kas ir braucis ar ičuku bez ķiveres, kā izskatās tas, kas brauc ar elektriskajiem skūteriem. Es tagad lasīšu morāli, vai ne? Bet patiesībā mēs šobrīd slimnīcā priecājamies, ka mums darbs ir, strādājot traumatoloģijas slimnīcā arī. Un darbs ir tādēļ, ka ļoti daudz šos elektrisko braucamo piloti nonāk pie mums. Labi, ka tikai kājas rokas mums ir, ko salabot, ja, bet arī vērīgiem iznākumiem. Tātad, principā, publicējot to, kas notiek pēc šīm traumām, manuprāt, tomēr cilvēki aizdomātos biežāk, ko vajag un ko nevajag darīt. Nu, lūk, stāsts bija par operāciju bloku. Tātad 1 mēnesi nostrādāju tur, un man bija šausmīgi daudz pārsteigumu. Un ne jau tas asiņainais asinis, nu jā, ja tu nepanesi asinis, teikšu uzreiz, man bija grupas biedrenes augstskolā, kas nepanesa to asinis, kā tu, arī viņas ir šobrīd ārstas, un gan cienījamas ģimenes ārstas. Nu, viņi tā kā ar asinīm īpaši neņemās izturēt to var. Bet bez tiem asiņainiem skatiem bija arī kaut kas, ko iemāca. Iemāca disciplīnu un iemāca tādas lietas, kas zēnam 15 gados prātā nenāk. Ja? Bija viens no uzdevumiem, bija locīt no marlītēm tādus tupferīšus un plāksnītes. Un tev vienkārši tādi apmēram šāda gabala tās marlītes, un tās ir jāsaloka pareizi, lai ir katra tā plāksnīte absolūti vienāda izmēra. Ja, tas ir iemaņas, pavisam praktiskas, bet nevar iedomāties, ka zēnu, kuram nevar nosēdināt pie rokdarbiem, ja, bet šo tev iemāca. Nākamais, ko tev iemāca, kārtību un tīrību. Kas ir sterilitāte, to man iemācīja 1. mēnesī 15 gadu vecumā, kad tu zini, kas ir sterils un kas nav sterils. Ja tu esi atvēris sterilizēto bunduli un kaut kam pieskāries ar pirkstu, viss, kas tajā traukā ir, vairs nav sterils, viss ir jāpārsterilizē. Tu esi pieļāvis šausmīgu kļūdu. Un tā tev pamazām no tām mazām dienām iemāca, kā ir jāuzvedās šādā vidē. Un skaits pēc tā 1 mēneša man bija skaits viss ok. Man to gribās, man tas ir interesanti. Vai, teiksim, sēž cilvēkam trepanācija, zināt, kas ir? Ja ir kaut kāda galvas trauma, jāsamazina asinsspiediens, jāsamazina iekšējais spiediens galvas kausā, lai smadzenes nekritu saspiestas. Tad ir jāizveido kaut kāds caurums. Un jāizņem gabals kaula vai vienkārši caurums, lai atslogotu. Un tad arī tas skats cilvēks pie pilnas samaņas, jo principā galvas smadzenes operējot vajadzētu kontaktēt ar pacientu, ar viņu runāties. Smadzenes nesāp, tad atsāpina to vietu, kur ādai pieskarās, un tad paņem šo te urbi, rokas urbi, ja, un urbi. Un tad tās sarunas, urbi kamēr izurbi, ja, un tad ir cauras, viss ir kārtībā. Un tad tās sarunas kaut kādam stažierim iedot urbi, tad viņš griež uz otru pusi, kad tu mājās neesi neko urbi, tas arī jāiemāc. Tātad tīri praktiskas lietas, no kurām kļūst skaidrs, vai tu spēj to izdarīt, vai tu spēj arī izmazgāt grīdu, tāds raiba marmora grīda, vai ne marmors, tāds betons specializētais, bet raibs. Un tev tur jāizmazgā pēc katras operācijas tā, lai nevienas asinspilītes tur nav. Tas disciplinē. Ja tām iziet cauri, un es saku, nē, tas ir mans, es tomēr iešu un mācīšu. Nākamais stāsts man bija, kā man pierunāja, ka jāiet par bērnu ārstu mācīties, un tā motivācija bija diezgan raupja. Bērnu slimnīcas vadošais ķirurgs mani šādi aģitēja un teica, ko tu ar tiem veciem cilvēkiem, dzērājiem, kas ir jāglāb bieži vien, ko tu ar viņiem ņemsies? Bērniņš, jebkurš bērniņš ir tā vērts, lai viņam veltītu visas pūles, lai viņu turētu pie veselības, ja, atgrieztu pie veselības. Un tā es arī iestājos pediatrijas fakultātē, un pediatrijas fakulti pabeidzu. Tātad mana pirmā izglītība ir bērnu ārsts.
Bet jau otrā kursā augstskolā sāku strādāt bērnu slimnīcas vienības gatavē reanimācijas nodaļā. Tas ir nākamais stāsts. Jo ātrāk jūs pievēršaties praktiskajam darbam, jo labākas jums būs sekmes, sapratne un pēc tam praktiskās iemaņas pabeidzot augstu. Tad bērnu reanimācija, tur ir kā no jaundzimušiem, tas ir zem 3 kilogramiem tai skaitā. Līdz toreiz 14 gadu vecumam, šobrīd 18 gadu joprojām skaitās bērni. Tātad reanimācijas nodaļa tā, kur ir vissmagākie pacienti, kur tev nemitīga saskarsme ir ar nāvi vai ar situācijām stāvoklis starp dzīvību un nāvi. Un tā kā tev izdodas to bērnu atgriezt praktiski no viņa pasaules, tas gandarījums, protams, ir milzīgs. Tā pašā laikā bija pāris nodaļas bērnu slimnīcā, kurā bija skumīgi iet. Hematoloģija vai onkoloģija, kad tu redzi onkoloģiskos pacientus, maziņus. Onkoloģija vispār mums tas stāsta, kā izplatās un tie rādītāji nav labi. Kāpēc nav labi rādītāji onkoloģijā? Viens no profesors Danelāns slavenais ļoti labi par to izsakās. Medicīna attīstās, mūsu dzīves līmenis aug, mēs dzīvojam arvien ilgāk. Rezultātā to savu vēzīti sasniegt mums kļūst arvien vieglāk, ja? Jo tas vēzis ar vecumu tā varbūtība, ka tas vēzis būs arvien palielināt. Jo ilgāk dzīvojam, jo lielāka varbūtība, ka beigās mēs katrs savu vēzītes iegūsim. Bet tā, kad tas vēzītis ir 3-gadīgam bērnam, tas, protams, atstāja šausmīgu iespaidu. Bet pārsvarā, bet arī tur ir labas sekmes un pēdējā laikā tomēr tā ārstēšanas iespējas ir daudz uzlabojušās. Arī tur arvien vairāk mums ir pozitīvi rezultāti. Lūk, tātad intensīvā terapija, reanimācija bija tas, kas man ļoti iepatikās un es tā vietā, lai paliktu Rīgā stažēties vai pēc augstskolas beigšanas strādāt Rīgas klīnikā. Protams, ir arī tāds mērķis, bet kas notiek Rīgā? Rīgā lielākā daļa paliek, ārstu Rīgā ir stipri vairāk nekā laukos. Līdz ar to, lai iegūtu iemaņas savas praktiskās jau tur ķirurģijā, piemēram, tu gadiem ilgi esi otrais asistents, tur jāķus patiesībā. Ja tu aizbrauc uz lauku slimnīcu, tā saucamo, ārpus Rīgas, viss ir lauki, vai ne? Ogri arī lauki. Ja tu aizbrauc tev ir pavisam citas iespējas praktizēt. Es aizbraucu 200 km no Rīgas, uzbūvējām jaunu absolūtu reanimācijas nodaļu. Un tā reanimācijas nodaļa bija modernākā nodaļa visā Latvijā, gadus 10 pāris. Jo palīdzēja mums viņu veidot tā laika galvenais anesteziologs, pirmais VDK aģents, pirmais, kas atzinās, profesors Georgs Andrejevs. Absolūti augstākās klases speciālists. Viņš bija apbraukājis pusi pasaules. Anestezioloģija un reanimatoloģija Latvijā bija līmenī starptautiskā pilnīgi droši. Tāpēc, ka viens cilvēks tika palaists uz šo visu dabu, pateicoties arī sadarbībā ar VDK. Tas ir cits stāsts, ļoti garš. Tātad nākamā mana specialitāte anestezioloģija, reanimatoloģija. Toreiz tam vajadzēja būt. Te bija jautājums, cik gadus mācās starp citu, speciālisti. Tad tajā laikā 6 gadi augstskola, ne 4, ne 5, bet 6 gadi. Tikai un vienīgi medicīnas institūts vai medicīnas fakultāte prasa šādu izglītību. Un plus tajā laikā bija vai gadu internatūra, vai es vispār izmācījos par anesteziologu 6 mēnešu laikā. Bija pātrinātais kurs, pēc 6 mēnešiem es atbraucu uz slimnīcu, un mans vienīgais anesteziologs aizbraucu uz mēnesi prom, un man tā kā uzreiz bija jādara viss. Jāreanimē visi, jādod narkotikas. Jūs zināt, ko dara anesteziologs. Viņa uzdevums ir iemidzināt un pats galvenais atmodināt pēc tam. Gandarījums par to, kā tavās rokās ir cilvēku dzīvība, ja tev izdodas atgriezt pie dzīvības, protams, ir milzīgs. No otras puses arī psiholoģiskā slodze ir nepajokam. Katram ārstam ir sava kapsēta, bet no anestezioloģiem un reanimatologiem vislielākā. Un es jau nerunāju par kļūdām, par kaut gan arī
vienmēr pārdzīvo un domā par to, vai ir iespējams bijis darīt kaut ko labāku. Te bija runa arī par toleranci, ka pierod. Absolūti nepierod. Jā, mēs cenšamies neizrādīt. Mums nav laika satraukties, baidīties un tā tālāk. Anesteziologam ir jāstrādā ļoti precīzi, ātri un ļoti apdomīgi. Bet nav laika domāt tajā brīdī, kad tev ir jādarbojas akūtā situācijā. Bet priekš tam ir atstrādāta algoritmi, ir atstrādāta rīcība un lēmumi jāpieņem ļoti ātri. Ar to šī specialitāte atšķīrās, un ar to man tas arī patīk. Tad es nostrādāju kopumā 11 gadus anestezioloģijā un reanimācijā. Vēl šiem speciālistiem ir visplašākās zināšanas, jo anesteziologam jāsaprot no visa padrusku. Ķirurgs var būt specializējies, viens tur ir plastikas ķirurgs, otrs abdominālais vai vēderdobuma orgānus vai ginekologs operējošais. Ja? Bet anesteziologam un reanimatologam ir jāzina visas īpatnības par šīm dažādām jomām ārstniecības un jābūt gatavam sniegt šo konkrēto dzīvības uzturēšanas, atjaunošanas, glābšanas funkciju. Tāpēc te ir drusku atšķirības starp rietumiem un mums. Mums šobrīd anesteziologa specialitātē vislielākais ārstu deficīts. Tādēļ, ka cilvēki izdeg un tādēļ, ka cilvēki meklē kaut kādas iespējas padzīvot pašiem arī ilgāk un strādāt mazliet mazāk. Es izdegu pēc 15 gadiem, nevar nemitīgi būt vienīgais anesteziologs, 2-3 diennaktis pavadīt slimnīcā. Es saprotu, ka pienāk tas laiks, ka vajag darīt kaut ko citu. Un tas laiks pienāca, man bija tā izdevība strādāt un dzīvot pārmaiņu laikā. Ja? Saka, ka nedod Dievs, tu dzīvos pārmaiņu laikā. Man tā iespēja bija. Un iespējas bija daudz un dažādas. Tātad 90. gadu vidū mums sākās, mēs atguvām neatkarību, mums sākās veselības aprūpes reforma. Mēs vecās kārtības likvidējām, jaunās mēģinājām ieviest un principā mēs radījām jaunu veselības aprūpes sistēmu kā tādu. Tad atnāca pie manis rajona vadība un teica, vai tu negribētu tā kā vadīt rajona veselības aprūpes. 2 gadus es to arī nodarbojos. Un toreiz rajonā bija 4 slimnīcas, es atstāju vienu un lepojos ar to. Es nezinu, cik jūs interesē un ir zināšanas par to, cik mums ir slimnīcu un kā mums vajadzētu slimnīcu skaitu mazināt. No vienas puses tas nav labi, tas tāpat kā mazās skolas mēs slēdzam ciet, tas it kā ir slikti. No otras puses mēs nevaram atļauties uzturēt tik daudz iestāžu, mēs labāk koncentrējam visu, kas mums ir vienā vietā. Ja? Tātad 4 slimnīcas vienā mazā rajonā, no kurām 3 ir vienkārši. Tu atnāc ziemā pagulēt un pašpricēt B vitamīnu dibenā, tas ir ļoti sāpīga šprice. Un cilvēks tad vismaz jūt, ka viņu ir ārstējuši. Bet patiesībā, ja vajadzētu pa īstam ārstēt, tad es saviem deputātiem toreiz prasīju, kā jūs gribat, tā kā jums būs infarkts, jūs brauksiet pie manis uz reanimāciju, vai jūs tajā savā pagastā gribēsiet pagulēt, lai jums vitamīnus pašpricē. 3 nedēļas būtas režīms, ja izdzīvosiet, tad būs labi. Īsāk sakot, sākām šīs reformas, un tas viss bija tik ļoti interesanti, ka es sapratu, ka ar savām zināšanām par to, par daudzajām medicīnas jomām, ka tas man sanāk un tas man interesē. Un tad nāca veselības ministra tā brīža aicinājums braukt šurp uz Rīgu un norganizē mums visu slimnīcu, visu ārstniecības iestāžu akreditācijas certifikāciju. Kā to sauc, katrā ziņā bija izstrādāti noteikumi, sadarbībā ar juristiem, protams, bet sadarbībā ar profesionāļiem. 1,5 gadu ministru kabinetā stiprinājām dažādas obligātās prasības ārstniecības iestādē, un pēc tam 10 gadus es vadīju šo sistēmu Latvijā. Tātad bez mana paraksta neviena slimnīca, neviena prakse nedrīkstēja strādāt Latvijā. Jā, tātad tas ir tas posms, kad pārgāju uz administratīvo darbu, bet absolūti, kāpēc to var izdarīt jēgpilni šobrīd ir moderns vārds. Ja?
tas, kāpēc es to stāstu, es jūs gribu aicināt izmantot jebkuru iespēju mācīties papildus jūsu izvēlētajā specialitātē. Un man bija tā iespēja mācīties pašā pirmajā grupā Rīgas medicīnas institūtā, kas tagad saucās Rīgas Stradiņu universitātē, maģistratūras grupa sabiedrības veselībā. Tad sabiedrības veselības mācījos 2 gadus maģistratūras programmā. Tas bija ļoti jauki, es no saviem laukiem braucu reizi mēnesī, nedēļu pavadīju Rīgā, un mēs mācījāmies gudras lietas. Nākamais tāds, kad es jau biju pārvācies uz Rīgu, uz to medicīnas tehnoloģiju aģentūru, tad parādījās nākamā iespēja. Starptautiska maģistratūra, oficiāli mēs bijām Göteborgas sabiedrības veselības skolas studenti, šobrīd tā ir Göteborgas universitātes fakultāte, tad tur vēl viena maģistratūra sabiedrības veselības zinībās, kur māca visus sabiedrības veselības pamatus. Tad mums mācīja, kā vajag plānot veselības aprūpi valsts mērogā, lai visiem cilvēkiem būtu pieejama tā palīdzība, kas viņiem ir nepieciešama. Kā varēja mācīties tajā programmā? Mums, protams, teica, mēs ļoti labi saprotam, ka angļu valoda nav jūsu dzimtā valodā, bet neraugoties uz to, ka tev bija eksāmens jāliek, tad drusku par boardingu tur tā kā piesējās. Tur tie savi 75% jāsavāc, un ja tu angļu valodu nezini, tas nav tik vienkārši. Aicinājums uzreiz mācīties valodu. Tātad šī otrā maģistratūra, protams, ļoti palīdzēja. Mums viņa ilgi bija 5 gadi. Tur bija jāsavāc kopējais punktu skaits, kamēr to izdarām. Tur nebija tik regulāri, bet ļoti interesanti. Tad strateģiskās pēdējais gads bija absolūti advancētais līmenis, strateģiskā plānošana un veselības sistēmu līmenī. Kāpēc es šobrīd to ar skumjām stāstu? Tāpēc, ka nedrīkst teikt, ka cik labi bija kādreiz, vai ne? Tas liecina par kaut ko, cik man gadu es jums neteikšu. Un mēģināšu neteikt, ka toreiz bija baigi labi. Bet kas bija tomēr labi? Cilvēkiem bija šī izglītība, un kas šobrīd ļoti skumji ir, ka cilvēki ar šādu izglītību mūsu valsts pārvaldes iestādēs ne tā kā ļoti izplatība. Vismaz veselības ministrijā šobrīd ar medicīnisko izglītību ir kādi daži cilvēki. Un varbūt jūs esat arī dzirdējuši, kādi speciālisti mums ir pa veselības ministriem bijuši. Kaut gan pēdējais, kas šobrīd ir, viņš tomēr ir ārsts. Piedevām ārzemē tieši. Labi, bet skaidrs ir, ka lai tu kaut ko tādu darītu, tev pamats ir zināšanas. Un tad vēl viena maģistratūra, kur es pamanījos mācīties, bija pavisam jautra. Tad bija Pasaules bankas projekts, kurā saucās veselības aprūpes sistēmas reforma. Un tā bankas projekta ietvaros atbrauca viens zēns, tāds ap gadiem 70, un mācīja mums, kas ir medicīnas tehnoloģija novērtēšana. Tad medicīnas tehnoloģijas ir visas metodes, dzelži, zāles, kas ir medicīnā pielietojami. Mums ir jāizvērtē. Tehnoloģijas attīstās ļoti strauji. Tas, kur ir vajadzīga zināšanas šobrīd visiem, kas ar medicīnu nodarbojas. Tātad inženieru zināšanas vai inženieru zinības vai medicīnas inženieru zinības, tas ir ļoti būtiski, lai jūs tiktu galā ar visu to aparatūras klāstu, kas šobrīd ir. Tātad nevar salīdzināt parasto rentgena aparātu pirms pārdesmit gadiem un datortomogrāfu, kas ir šobrīd, vai ultrasonogrāfijas aparātu, vai magnetiskās rezonances tomogrāfu. Tās ir visaugstākās tehnoloģijas ar super kvalitātes, milzīgas izšķirtspējas attēliem, kuri ļoti palīdz, protams, visu ko diagnosticēt. Lūk, tad atbrauca zēns, kas izrādījās pēc tam, ka viņš bija pamatlīdzējs šai medicīnas tehnoloģiju novērtēšanas nozarei praktiski. Pasaulē viņš bija ASV kongresa pakļautībā strādāja, bija radījis institūtu un to vadīja. Un viņš sarunāja savu draugu no Zviedrijas, kurš atbrauca mums palīdzēt. Un tas Zviedrijas draugs bija mans pasniedzējs un draugs un mentors, kā tagad saka, ja, kas arī ir viens no slavenākajiem cilvēkiem. Bet tas tāds sajūta pēc tam, tā, ka man kongresos teica, kā tu vari ar šo cilvēku, tu ej vakām un runājies. Es saku, tas mans draugs, tas mans profesors, skolotājs. Tas apmēram tā, kā Billu Geitsu, tagad es sarunātos kaut ko. Ja, šajā medicīnā šis cilvēks ir tāda paša līmeņa cilvēks.
Tas ir stāsts par to, kādas mums mēdz būt iespējas, par kurām mēs tās nenojaušam, bet tās iespējas ir jāizmanto, un lai tās iespējas izmantot, pirmkārt jābūt drosmei, jābūt vēlmei to darīt, un arī zināšanā, protams, jā, angļu valoda, franču valoda, komunikācijas spējas un interesi. Līdz ar to man ir tās 4 maģistratūras un pabeigtā doktorantūra. Nekad nav bijis laika sarakstīt tos zinātniskos darbus un tos grādus tā kā iegūt. Tas ir tas, jo es esmu ļoti praktisks. Jā, tātad mani darbi ir bijuši pēc tās certifikācijas. Es 10 gadus biju Austrumu slimnīcas attīstības direktors. Ja jūs zināt, kā izskatās šobrīd Gaļezeres, droši cerams, ka jūs nezināt, vēl pamācosiet, lai pa Gaļezeru lielo blandītos. Ja? Bet katrā ziņā tā ideja, kā mēs no 6 slimnīcām izveidojam vienu un pārceļam visas infektoloģijas centru tuberkulozes slimnīcu, to es sazīmēju 2010. gadā. Un man ir prieks, ka tas beidzot realizējas šobrīd. Tātad, kāpēc es biju gatavs sarunai ar arhitektiem, mēs milzīgā sadarbībā ar arhitektiem tieši tā arī veicām. Tātad slimnīcas plānošana ir arī mans pienākums, mana kompetence, jo ir jāsaprot, lai izplānot slimnīcu, ir jāsaprot pacientu plūsmu, jāsaprot, kādi mums ir šie slimnieki, kādās specialitātēs mēs viņiem varam sniegt palīdzību un kas tam ir vajadzīgs. Telpas, aprīkojums un tā tālāk. Un tad pēdējais, laiks strauji iet uz priekšu, es saprotu, mums pēdējais, kāpēc esmu šodien šeit? Piekdienas rītā es neesmu darbā, tāpēc, ka es esmu nonācis tajā stadijā, ka saprotu, ka tās manas zināšanas ir nepieciešamas daudziem. Un es šobrīd strādāju 3 slimnīcās, no kurām man vienreiz nedēļā jābūt noteikti, vienā no tām pārējām pēc vajadzības, tad ir attālinātais darbs, jo es strādāju kā konsultants, strateģiskās plānošanas, kvalitātes vadības un pacientu drošības jomā. Tātad šajā stadijā es varu atļauties darīt tikai to, ko es gribu, to, kas man patīk, sadarboties ar tiem, kam ir jēga, ar ko ir jēga sadarboties. Par turību nerunāsim. Turību joprojām ir švaki. Bet toties, tas nav galvenais. Galvenais, ka ir interesanti un ka tu esi gandarīts par to savu darbu. Un ka tu tajā darbā iesaisties ar prieku. Man šķiet, ka tas ir galvenais. Tas, ko es gribēju jums pateikt, jo ātrāk jūs mēģināsiet uzzināt par jebkuru no profesijām, kuru jūs gribētu to iespējams apgūt, jo labāk, kas attiecas uz mediķa profesiju, kādreiz ļoti sen bija tā saucamā jauno mediķu skola. Šobrīd tā jaunā mediķu skola ir Latvijas universitātē, tad medicīnas fakultātes ir 2 augstskolās. Latvijas universitātē un Rīgas Stradiņa universitātē. Rīgas Stradiņa universitātē ir lielākas tradīcijas tieši medicīnas jomā. Savā laikā es jau varu stāstīt šausmas. Kāpēc mums ir 2 medicīnas fakultātes tik mazā valstī? Tāpēc. Ir ērti, mums ir reiz 2 profesori visās specialitātēs. Ērti tas ir. No vienas puses. No otras puses konkurence veselīgā, protams, nāk par labu. Līdz ar to jums arī ir iespēja mācīties medicīnu kādā no tām augstskolām. Jauno mediķu skola ir Latvijas universitātē. Es strādāju Rīgas Stradiņa universitātē, esmu lektors un mācu veselības vadību un kvalitātes vadību maģistratūru programmās, veselības vadības maģistratūru. Tas būs pēc tam, tā kā jūs izmācīsieties 6 gadus augstskolā, pēc tam jums ir 5 gadi rezidentūrā, lai dabūtu specialitāti. Tad rēķiniet, 11 gadi skolā, 11 gadi augstskolā, un tad jums būs kaut kāds speciālista diploms, tad jūs varēsiet sākt šo savu ceļu uz turību. Bet, lai par to visu uzzinātu plašāk, es aicinu paskatīties šajā mājaslapā RSU.LV, tur ir bukli, taču jūs visi zināt. Jauno mediķu akadēmija saucās. Tur ir iespēja 11. klases un 12. klases skolēniem septembrī pieteikties, un tās mācības ir 8 mēnešus, reizi nedēļā ir kaut kāda diena, kur stāsta detalizēti par dažādām specialitātēm medicīnā. Tas jums varētu būt ļoti noderīgi. Aicinu informāciju iepazīt. Paldies, man šodien ir visi, ja ir kādi jautājumi, vēl ir 2 minūtes. Jautājiet, lūdzu. Jautājiet.
būs vairs. Viela pārvalda. Es ļoti ceru, ka viela. Drīkst pajautāt? Jā, droši. Es gribēju pajautāt, jūs ar savu pieredzi un varbūt arī no manas stāstījuma, vai jūs sazīmējat kaut kādas līdzības profesijās mediķa un jurista? Jā, protams. Jo es arī sazīmēju. Jā, protams, tas ir tā lielākā. Tas galvenais jāmācās ir ļoti smagi, ļoti daudz, bet tas pēc tam atmaksājas un tas sniedz gandarību. Tas laikam tas galvenais, un tas, jo vairāk jūs zināt, jo plašāks jums ir tas redzes lauks, jo pēc tam jūs varat aiziet par specializāciju, vajadzētu domāt pēc tam. Vispirms ir jāapgūst plašs jautājumu loks, labas zināšanas, un tad jūs izdomāsiet, kur jums strādāt. Kādā specialitātē, jo tagad nav jau obligāti visiem jābūt ķirurģiem. Jūs sēžat mājās, aprakstat attēlu diagnostikas uzņēmumus. Jūs sēžat mājās un strādājat Dānijas vai Zviedrijas vai Norvēģijas uzņēmumam. Tā ir pavisam cita alga. Nav jau labi tā stāstīt. Mēs ļoti ceram, ka tomēr Latvijā tie mediķi būs pietiekošā daudzumā. Visas cerības uz jums, uz jūsu galvas. Un jā, pats galvenais, ko es arī sapratu, kas ir kopīgs, tās ir rūpes par cilvēku un atbildība par cilvēku šajās abās profesijās ir un tā palīdzības misijas sajūta. Jā, tā ir tā pašatdevēja tomēr ir jābūt, vai cik tas augsts skanētu. Bet tā tas ir. Okay. Paldies, jūs bijāt forši. Paldies jums. Paldies.